kas varbūt tās lielākās lietas, kuras ir iespējams uzlabot kompānijām digitālajā vidē? Tas daudzums un intensitāte un plus kvalitāte un tas, ka tu esi īsts. Viss, kas marketingā jāizdara, jāsakārto, lai tu solīdi izskaties, lai tev var atrast normāli, un pārējā marketingu sagādās tavu klientu. Kas ir sliktāk? Darīt kaut ko, bet slikti, vai nedarīt vispār neko? Nav nekāda jēga būt remdenam, viduvējam. Tā lielākā kļūda tieši nedarīt to vispār, darīt pa maz. Sveicināti podkāstā Blakus uzņēmējiem, kā augt digitālajā vidē. Mani sauc Jānis, es esmu HS Marketing pārdošanas vadītājs un ikdienā saskaros ar ļoti daudz klientiem, kam ir vienkārši nepieciešama attīstība digitālajā vidē. Mēs šo podkāstu mērķi, šo podkāstu kā tādu veidojam ar domu informēt mūsu Latvijas tautu par to, kādi ir uzņēmēji, ar kādām krīzes situācijām viņi saskarās, kādām pozitīvām situācijām viņi saskarās un kopumā pateikt par to, ko mēs varam darīt lietas labāk, ko mēs varam uzlabot savā uzņēmēju darbībā un varbūt arī reizēm būs situācijas, kad jūs varēsiet ar to padalīties un brīžos, kad jūs to nevarēsiet, jūs varat paklausīties pie mums. Šodien tātad mani kopā ir mūsu kompānijas vadītājs Eigars Lazdāns, mūsu, kā saka, kuģa kapteinis, kurš mūs ir 35 gadu laikā aizvedis līdz tam, ka mēs esam šodien. Un tad, Aigar, sveicināts. Jā, sveiks, Jāni. Jautājums jau pats pirmais ir, tad 35 gadi, tas ir ilgs laiks. Un mēs esam izgājuši dažādām fāzēm kā kompānija. Mums ir bijis, es pat teiktu, mums ir ļoti līdzīgs tā kā laikmetam. Ir kaut kādi vieglāki laikmeti, mēs tam esam gājuši cauri ar vieglāku produktu, un tad mēs esam izauguši līdz digitālajiem marketingam, digitālajai klātbūtnei, kas mēs esam šodien. Varbūt var arī padalīties ar to pašu sākumu. Kā tu tiki līdz uzņēmējdarbībai, kā tu iepazinies vispār ar šo tēmu? Jā, es mācījos universitātē, un es biju vairāk cilvēks, kas interesējās par digitālajām tehnoloģijām, vairāk par IT, par programmēšanu. Un jāatzīst, ka tajā laikā internets tāds vēl nebija izgudrots. Un tad man bija viens kolēģis, klases biedrs, kas bija tipisks uzņēmējs, kuram patika ļoti aktivitāte, rīcība, darboties. Un tas bija 91. gadā, kad tika uzņēmums izveidots. Un mēs sākām tipiski tādā kā, nevis garāžā, bet pagrabā ar vienu datoru. Un tālāk, kā jūs zināt, kas notiek tādās situācijās, uzņēmums paliek lielāks diezgan ātri. Un jā, man ļoti patika, varbūt ne tik daudz tas pats sākums, cik tas brīdis, kad mēs vienkārši sākām ar lielāku cilvēku daudzumu, ar labu konceptu taisīt Latvijā telefonu grāmatas visos reģionos. Un tad tajā brīdī enerģija radās, neviens to cits nedarīja. Un tādā veidā mēs pašā sākumā jau diezgan agri 5 gados kļuvām par redzamiem spēlētājiem. Mums bija zaļās lapas, bija pirmais produkts. Tad pēc tam tālāk parādījās arī citi produkti, gan drukātie, gan pēc tam internetu portāli. Tā varētu teikt par pašu sākumu. Bet, Aigar, kā tu nonāci līdz zaļajām lapām? Es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji ļoti daudz zina, kas tas ir, un visiem, es atceros, ka man tēvam bija vienmēr mašīnā zaļās lapas, jo tur bija 101 karte, kur varēja, tajā laikā nebija ne Waze, ne aplikācijas, un tad mēs varējām pēc kartēm skatīties, bet tam bija arī pavisam cits nodoms, tur bija pavisam citādāka informācija, es tajā laikā biju par jaunu, lai saprastu, kas tur īsti bija, bet varbūt tu vari pastāstīt sīkāk, kas tur īsti bija. Tur ir gaužām vienkārši. Tur bija tā, ka mēs zinājām, ka mēs gribam taisīt telefonu grāmatas ar reklāmām. Jo tajā brīdī bija tikai telefonu grāmatas kā saraksti bez reklāmām. Un mēs bijām noskatījušies no Vācijas. Un tur bija ļoti skaidri, ka tas saucās dzeltenās lapas vai geli bez aitena. Un mēs nevarējām to nosaukumu izmantot, tāpēc, ka tas varētu būt starptautiski aizsargāts. Un mēs izdomājām tuvāko krāsu, kāda gadījās pie rokas, un tā bija zaļā. Un tad izveidojām logo, izmantojam vārdu spēli, ka lapa latviski ir ne tikai tā lapa, kas ir drukātā, bet arī koka, un tādā veidā radījās tāds logo. Un jā, tas bija arī viss.
Aigar, varbūt vari pastāstīt. Nu, uzņēmējdarbība katram ir bišķiņ citādākā līmenī, bet varbūt no tavas perspektīvas, kas varbūt bija tas pirmais izaicinājums, tās pirmās sarežģītākās lietas, ar kurām tu saskāries uzņēmējdarbībā, kuras, nu, varbūt tajā laikā neizdomājies, ka varētu būt? Nu, jāatzīst, ka 90. gada sākumā, kā jauna cilvēka, vēl pēc skolas, mums bija ļoti liela enerģija, bet vispār ļoti maz zināšanas. Tās zināšanas, kas šodien šeit ir daudzkārt lielākas. Un mums tās zināšanas piedāvāja uzreiz vācu uzņēmums, partners, kas arī šobrīd ir mūsu galvenais partners un dibinātājs Haize grupa. Jā. Un pirmais, ko viņi izdarīja, viņi teica tā, ka mēs redzam, ka jūs ļoti daudz ko saprotat no datiem, no tehnoloģijām, bet jūs neko nesajādzat no pārdošanas. Un tajā brīdī arī tas bija lielākais varbūt lēciens, ka mums atbrauca cilvēks no Vācijas, kas bija eksperts pārdošanā, un mēs izveidojam uzreiz diezgan lielu pārdošanas komandu no 20 cilvēkiem un vienkārši sākam strādāt. Vai nebija sarežģījumi, kad ir no citas valsts cilvēks nāk un māca tās lietas, ņemot vērā, ka gan jau bija kaut kāda valodas barjera tajā laikā, nebija angļu valoda vēl tik populāra un vācu valoda un latviešu valoda ir divas dažādas lietas, vai ne? Jā, nu man bija tā vēsture bija tāda, pat cik vienu gadu es pēc skolas uzreiz mācījos Krievijā, Sanktpēterburgā, un pēc tam uzreiz arī vienu gadu studiju beigās Vācijā, un tad man tā vācu valoda bija diezgan, tā teikt, teiksim, droša, un tajā brīdī arī ar vācu partneriem, vācu uzņēmumu es biju tas, kas arī visiem tulkoja, un man bija ļoti laba saprašanās ar to pārdošanas cilvēku, un tad mēs arī izveidojam komandu, kas kopīgi arī uzsāka, teiksim, padarīja mūs par vienu no lielākajiem spēlētājiem tieši telefonu grāmatu jomā. Un, jā, tādā veidā. Bet nebija nekāda barjera ar valodām, jo cilvēki bija atvērti pret visu jauno. Un, varbūt tagad ir tā, ka mēs esam tādā pašā līmenī kā Vācija, bet atcerēsimies to 90. gadus. Tad bija ārkārtīgi daudz kas, ko mēs gribējām tā kā viņi iedarīt. Jā. Un tajā brīdī bija ļoti viegli arī jebko iesākt un jebko darīt. Tas viss bija pareizi. Ja? Lai arī ko tu darītu, viss būs pareizi. Ja? Šodien bija sarežģītāk, jādara ļoti gudri, ļoti inteliģenti. Jā. Aigar, vēl viens interesants jautājums, kas mums ir arī no skatītāja puses nākuši un arī ar ko es esmu saskāries, tiekoties ar klientiem un runājot par viņu attīstību, ir kurā brīdī tu zini, kad ir kaut kas jāmaina drastiski? Ja mēs skatāmies, vai tas ir kaut kas pēc politiskā virziena, vai tur ir varbūt Latvija uzvar pasaules čempionātā bronzu, vai ne? Varbūt tagad man ir uzņēmējdarbībā kaut kas pilnībā jāizmaina un jāpārdod suvenīri vai vēl kaut kas attiecībā uz to. Pēc tavas perspektīvas, kas tev lika domāt, ka tev pēkšņi tagad ir jāmaina no grāmatām uz digitālo vidi, vai kas varbūt bija tie pirmie rādītāji? Nu, laikam bija tā, ka bija viens darbinieks, kas bija pamanījis, ka ir tāds internets, un mēs gribam būt viena no pirmajiem. Tas varbūt bija tāda sagadīšanās, un mēs izveidojam ZL portālu, zl.lv, kas bija tiešām viens no tādiem pirmajiem resursiem Latvijā, kas bija ar lielu apmeklējumu, un rezultātā nosaukums arī bija ļoti vienkārši zaļās lapas saīsinot ZL.lv, un tā tad tas bija tas impulss, bet globāli es teiktu tā, ka tas it kā var teikt, ka sagadīšanās un kaut kas gadās un kaut kas notiek, bet mana pieredze ir tāda, ka man patīk teiciens, ja nebūtu krīzes, tad viņas būtu jāizgudro. Jo normāla attīstība ir tāda, ka tu sāc saprast, ka tu iestrēgsti un to saproti tik ļoti labi, un tas ir tas, kas tev liek uzreiz mainīt, izlemt, darīt. Tādi cilvēki, kas ļoti, ļoti uzreiz paredz perspektīvā ideālā situācijā, kas būs nākotnē. Es teiktu, ka jā, intuitīvi mēs visi gribam attīstīt tehnoloģijas, jaunas lietas, bet tad jau viņas vairs nav jaunas. Lai būtu pirmais, ir jāmēģina visam pašam jāizmēģina kaut kas jauns, kas darbojas labāk. Un pieņemsim par ZL portālu, tu pieminēji arī, ka tas bija pats pirmais portāls. Varbūt var pastāstīt sīkāk, vai tā ir tā kā
angļu terminos copy-paste, ja mēs vienkārši nokopējām to, vienkārši ielikām interneta vidē, vai tu jau tur ar kaut kādu citu nodomu, citu odziņu gribēji tajā visā ielikt iekšā, tajā internetā azartā, kā saka, kas, jā, varbūt kādi ir tie pirmie tās pirmās idejas, domas par Zēla portālu? Nu jā, to noteikti, kad mums tas secinājums, ka nekādā gadījumā kopēt, ielikt vienkārši grāmatu internetā, tas galīgi nav ne inovatīvi, ne arī tas ir efektīvi. Un skaidrs, ka tas bija arī, atcerēsimies, Google arī radās bišķi vēlāk vēl. Un tā pati meklēšana kā tāda, viņa ir, tad bija balstīta uz to, ka klientam informācija savos profilos ir jāsaliek pavisam citā veidā. Tur vairs nav vietas ierobežojums kā reklāmas laukumiem, bet tur ir teiksim tā, bildes, teksts, atslēgvārdi, rinda, secība, tur ir viss savādāk. Un tad tajā brīdī vienkārši racionāli uzkonstruējot, lai to pašu funkciju, kas bija tajā drukātajā grāmatā, lai to pildītu arī internetu, tad viņam bija jābūt ļoti efektīvam. Tad tev jau var ātri atrast, ieraudzīt pareizā secībā, kas ir tev tuvāk, kas ir nozara. Un tādā veidā jau arī rodās. Un tad tālāk tas attīstīsies. Es domāju, ka tur jau vairs tālāk nav jāstāst visu šī vēsture, kas tālāk notika. Jā. Bet, Aigar, tagad mēs zinām, ka tur var diezgan bagātināt, piesātināt tos profilus. Katrs uzņēmējs par sevi var ļoti dažādos veidos atzīmēt informāciju. Pašā pirmajā sākumā, kad izveidojās lapas, bija tik daudz iespējas, vai tur bija vairāk tāds primitīvāks līmenis tam visam? Nē, tur ļoti daudz iespējas, protams, nebija ne tūmā, bet tās pamatlietas jau lielā mērā arī pat šodien nav mainījušās. Tas ir saraksts ar uzņēmumiem, no kā izvēlēties. Un otra lieta ir biznesa profils vai mājaslapa vai landing page, kā šodien vēl sauc, kurā es maksimāli efektīvi mēģinu attēlot informāciju par uzņēmumu. Un teiksim tā, godīgi sakot, tas neir mainījies īpaši daudz, ne arī, man liekas, baigi daudz mainīsies. Tas ir fakts, vai ne, kad man ir jāizvēlās no vairākiem, un tad man ir saraksts, un man ir tajā brīdī vajag sekundes, lai es saprastu, vai tas, ko es tur redzu iekšpusē, ir labi, un tad es rīkojos tālāk. Un tā funkcija, viņa paliek, un viņa šodien arī ļoti daudz dažādos veidos tiek parādīta, bet principā tas, cik labi tas ir trāpīts, cik ērti tas cilvēkam ir un cik daudz relevants informācijas ir, tik daudz arī ir tas apmeklējums. Un šodien vēl tam klāt nāk, protams, tas citas tehnoloģijas, bet pēc būtības tas paliek tas pats, kad vajag vairāk vizuālo informāciju, vajag vairāk intuitīvu aprakstošu informāciju, kas arī šodien ir aktuāla. Jā, smukākas bildes salikt, vai ne? Jā. Aigar varbūt var padalīties ar savu pieredzi, ņemot vērā, ka mēs esam digitālā mārketinga kompānija. Kas varbūt tās biežākās, negluži kļūdas, bet varbūt arī pat var nosaukt par kļūdām. Kas varbūt tās lielākās lietas, kuras ir iespējams uzlabot kompānijām digitālajā vidē? Es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti pārāk. Ārkārtīgi plašs termins, plašs temats, bet tas, ko mēs ievērojam, kas man arī liekas tāda globāla problēma, ka tie cilvēki, kuriem ir ko dot un ir ko teikt, viņi nemāk to darīt. Ja? Un tas ir tipiski tāds kā speciālistu vai mazo uzņēmumu sindroms, ka tie cilvēki, kuri ir spēcīgi komunikācijā un mārketingā, bet viņi īpaši nemāk paši neko darīt. Šajā gadījumā piegādāt neko, ja? Tad viņiem ir bieži vien ļoti laba komunikācija, bet viņiem nav nekas daudz, ko praktiski izdarīt. Un savukārt tādi mazie uzņēmumi, kas praktiski ir speciālisti, eksperti savā jomā, viņiem ir diezgan vāja tā izteikt šī varēšana. Tāpat kā Latvijā dažreiz saka, mēs nemākam sev pasniegt, mēs nemākam sev pārdot. Ja? Tas pats attiecās arī tur, kad lielākoties tā ir vājā vieta tiem, kas māk labi darīt, tie nemāk tik labi izteikties un parādīt sevi. Un tad, tas ir viena no arī mūsu misijām. Ja teiksim, mūsu tipisks klients ir uzņēmums, kurš pats ar mārketingu vai ar savu komunikāciju, ar bildēm, aprakstiem, stāstiem netiek galā, tāpēc, ka viņam nav laika un ir daudz klientu, ko apkalpot, daudz darba. Un tāpat laikā mēs palīdzam ar šo ietērpt to, ko viņš dara labākā formā.
Un agrāk tas bija tikai apraksts, profili, bildes. Ja, šodien tas jau daudz vairāk, tas ir arī video, tas ir dažādi veidi citas lietas, ja, kas ir vēl jāizdara. Un es teiktu, ka lielākā kļūda ir tieši tā, ka, es pat teiktu, bet tā ir kļūda, bet tas ir deficīts, ko nedarot. Es nevaru nekādā veidā konkurēt ar tiem cilvēkiem, kas tur rada daudz, intensīvi un komunicē. Un tā lielākā kļūda ir tieši nedarīt to vispār, darīt pa maz un darīt daudz mazāk nekā to dara citi. Jo tas daudzums un intensitāte un plus kvalitāte un tas, ka tu esi īsts, ja, tā ir recepte, kur nevar nekādā veidā mainīt. Un otra lieta ir, protams, tas, ka ja cilvēks viens nevar izsisties ar savu komunikāciju, ir daudz līdzekļu, kā arī apvienot. Teiksim, tipisks piemērs ir šis arī mūsu mēdīju un portāli, kur ir apvienot vairāk uzņēmumu, jo tāpēc, ka cilvēks skatās, viņiem ir izvēle. Nevis es viens mēģināšu tur lielajā meklēšanas vietās konkurēt. Un jā, vairāk instrumenti, par kuriem mēs varētu runāt ļoti ilgi, ja, bet es teiktu, svarīgākais ir vienkārši pieņemt lēmumu vai nu pašam, stāstīt, rādīt sev, arī tad palūk kādam citam pastāstīt, lai viņš palīdz tev komunicēt. Jā, jo mana pieredze ar klientiem arī lielākoties ir tāda, ka tad, kad mēs runājam par to kaut kādu sadarbības konceptu, tas, ar ko klienti bieži vien varbūt, viņi gan to dalās, gan atklāti, ir daži, kas mazāk atklāti, bet tā doma viņiem ir diezgan līdzīga par to, ka viņi varbūt reizēm jūtās slikti vai vainīgi par to, ka viņi nemāk pilnībā visu, kas iesaistās uzņēmuma attīstībā. Vai ne? Jo mums ir pārdošanas nodaļa, mums ir marketinga nodaļa, mums ir ražošana, mums ir apkalpošana klientu. Un tev ir jāzina diezgan labi katra no tām daļām, lai uzņēmums būtu veiksmīgs. Un reizēm, kad tu dodies pie klienta un runā par tieši marketinga sadaļu, un viņi... viņi tieši saka to, ka viņi nezina tās lietas, un ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Es domāju, ka tas jau arī ir dažiem, ja statistiski skatās, tad uzņēmumu skaits, kuriem ir sava mārketinga nodaļa, atsevišķi cilvēki, kas to nodarbojas, nepārsniedz no kopīga uzņēmuma skaita 10%. Jo Latvijā kopā ir apmēram 50,000 aktīvu uzņēmumu, kuru 50 līdz 70 atkarībā kā mēs skatāmies uz to aktivitāti. Bet fakts kā tāds, ka daudziem asociējās uzņēmējdarbība ar lielajiem uzņēmumiem, bankām, aviosabiedrībām, kurus visi redz, visi zina. Bet, ja pastāv uz vienu vidēju uzņēmumu, viņš nav atpazīstams. Un, respektīvi, arī tur nav nekādas marketinga nodaļas, nekas. Ja, tur visvarīgākais ir vienkārši sakārtot tās lietas, kas skar tavu esošo klientu loku, skar tavus ieteikumus. Un tad, protams, tas marketings nav tāds, kā māca universitātēs, un māca marketologiem, jo tāpēc, ka tas ir daudz vienkāršāk, tas ir daudz dabiskāk, un lielā mērā to arī var saukt par mārketingu maziem vidējiem uzņēmumiem, un tāpēc daudziem vienkārši jūg šīs lietas, kad nevar jau kategorijas tā kā lielo uzņēmumu, lielu budžeta mārketings vai pat vidējo, un klasisks mārketings viena cilvēka uzņēmumam, kurš pats dara kaut kādu saimniecisko darbību, viņam ir savu klienti. Jā, jo ņemot vērā, ka mēs arī daudz strādājam ar klientiem, kas ir individuālie komersanti, hobbyisti vai ne, visādas biedrības vai ne, kas vienkārši ir liels entuziasms par to, ko dara, bet viņi nezina, kā to reklamēt. Un viņiem nebūs marketinga nodaļa, kas var palīdzēt to izdarīt. Un tad tas ir mūsu trumps tādā situācijā, jo mēs varam palīdzēt. Lielās marketinga kompānijas dara kaut ko savu vai ne, un tur pavisam citi budžeti, bet ko darīt cilvēkam, kurš ziepes ražo mājās, un viņš grib padalīties ar savu to darbu un arī nopelnīt sev iztikt, bet viņš nezina nekā mājaslapu uztaisīt vai kā tam līdzīgi. Es domāju, ka ļoti liela priekšrocība mūsdienu jauniem uzņēmējiem ir tas, ka viņi to visu māk un prot paši. Un es absolūti gribētu apsveikt, ka to vajag darīt un vajag mācēt. Un tāpat laikā ir arī patiesība, ka tās tehnoloģijas marketingā un visās šajās platformās attīstās tik milzīgi, kad, lai es, teiksim, savam uzņēmumam nodrošinātu kaut cik mūsdienīgi to marketingu, man tas vien būtu visu laiku jādara un jāmācās. Yeah.
Un, tas ir arī iemesls, kāpēc varbūt dažreiz ir vērts apsvērt iespēju pašam to nedarīt, ja? Un, protams, domāt par to, kas ir īsti jāizdara, ko es varu no citiem paņemt un pats nodarboties ar savu specialitāti. Vienkārši kā īsu piemēru var piebilst, ka ar klientiem runājot, mēs parasti arī to akcentējam uz stundas likmi, vai ne? Tam katram cilvēkam ir sava stundas likme un jautājums, vai tu ārpakalpojumam tās 5 stundas, ko tu mācīsies, piemēram, web dizainu, ja, kurš tas webs arī būs tāds varbūt ne tik labs, kā gribētos, ja, un tad mūsu gadījumā tas izmaksātu to pašu, bet mums jau būtu gatavs produkts, vai ne? Un viņš jau būtu labs ar cilvēku zināšanām, kas jau 10 gadus būvē mājaslapas. Jā, un vēl jau piemin par mārketingu, kas varbūt ir tāda interesanta lieta, ka mārketings arī asociējas ar kaut kādu ļoti lielu aktivitāti. Es runāju, popularizēju, bet realitāte ir mazliet cita. Ja mēs ņemam statistiski vidējo, klasisko mazo vidējo uzņēmumu, viņš saka tā, mani pazīst pēc maniem darbiem, mani iesaka, un tas ir mans mārketings. Un tad tieši to arī mēs atbalstam šo te pieeju, ka iesaka, bet apskatās internetā. Jā, un tad līdz ar to arī tas ir viss mārketings. Tev nav nekas nejāsaka, to viss cilvēki izdarīs stāstot par tevi, kas ir apmierināti, bet arī tā ir patiesība. Tur liekas, statistika bija, ka 70% cilvēku pēc ieteikuma apskatās, kas tas tāds ir. Vai viņš ir. Un to mēs esam kā scenāriju bieži vien redzējuši, ka viss, kas mārketingā ir jāizdara, jāsakārto, lai tu solīdi izskaties, lai tev var atrast normāli. Un pārējo mārketingu sagādās tavu klientu. Un lielā mērā tas ir elementāri, bet ir tur dažas patiesības, ja, ka tu nevari palikt tāds gadiem, ja tev ir visu laiku kaut kas jāpapildina, jāieliek saturs dažādās vietās, dažādās platformās, un tas ir tas, ko mēs palīdzam darīt. Bet tas nav nekāds aktīvais mārketings. Tas ir, tā teikt, sakārtot vienkārši vietu, kas agrāk cilvēkiem bija tā kā vieta, bija fiziskais office vairāk, kur viņi var atrast. Tagad jāapzinās, ka lielākā kļūda ir nesaprast, ka tā vieta vairs nav galīgi svarīga, bet toties tā vieta, kur tu atrodies virtuāli, ir būtiska, lai viņa ir sakārtota, tīra, profesionāli, un tad to es teiktu, mēs varētu saukt par mārketingu, kas attiecās uz lielāko daļu no uzņēmumiem, kas Latvijā ir mazie vidēji. Aigar, tad varbūt tieši labākais jautājums, ko uzdot pēc šādas diskusijas nelielas, ja, par konkrētu mārketingu, it īpaši vidēji lieliem uzņēmumiem. Un tad kas ir sliktāk? Ļoti populārs jautājums. Kas ir sliktāk? Darīt kaut ko, bet slikti, vai nedarīt vispār neko? It īpaši mārketingā, arī tu vari kaut ko bišķiņ salaist daily, tā teikt, ja tu izdari kaut ko ne tā kā, piemēram, tas pats SEO, vai ne, tu saliec ne tos atslēgas vārdus, tu rādies tur, tu pārdod ziepes, tu rādies zem leduskapi, vai ne, tas varbūt ir pārspīlēts piemērs, vai ne, priekš skatītājiem, lai interesantāk, bet tā doma jau nemainās. Vai ir sliktāk nedarīt neko, vai ir sliktāk darīt kaut ko, bet varbūt ne tik labi? Es teiktu, ka darīt slikti nav labi, bet jautājums, vai ir kāda alternatīva, vai, piemēram, ir tā, ka tu uzreiz no pirmās reizes izdarīsi labi. Es domāju, ka nē. Tad pat pa sevi ir atbilde, ja, kad ja tu neko nedarīsi, tad arī nepaliks labāks. Un tad līdz ar to cilvēki arī piedod, arī lielie uzņēmumi, arī viņi mācās no kļūdām, izdara kaut ko netik labi, bet viņi visu laiku paliek labāk. Un līdz to es domāju, ka tas ceļš vienkārši jāsāk cilvēkam, jāsāk kaut kas darīt un jāskatās apkārt, jāmācās. Es domāju, ka tas noteikti ir labāka aktivitāte, ir būtiskāk nekā gaidīt to brīdi, kas nekad nepienāks, kad būs laiks vai kad es mācēšu. Vai tas, šajā gadījumā tas jau sen būs jau daudz ātrāk attīstījies uz priekšu. Es pagaidīšu, ka tas būs gatavs. Tas, man liekas, jebkurā industrijā tas tā nedarbosies. Ja. Jā, man liekas, arī tas ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī mums kā cilvēkiem, ja mēs veicam kaut kādas aktivitātes un pieļaujam kļūdas, mēs vismaz mācāmies no tā. Ja mēs nedaram neko, mēs arī neko neiemācāmies no tā. Aigar, tev ar
tavu lielo pieredzi, 35 gadi. Tas ir mežonīgi ilgs laiks. Varbūt nav mežonīgi liels laiks, vai ne, bet tā ir ļoti liela pieredze uzņēmējdarbībā. Un katram uzņēmējam ir sava definīcija, kas skaitās veiksmīgs uzņēmums. Kas tev ir veiksmīgs uzņēmums? Vai tā ir peļņa, ietekme, kaut kāda vīzijas parādīšana, kaut kādas lielāka misija? Nu, man laikam asociējas uzņēmums ar to, ka neviens, arī, es domāju, neuzskata tīri naudisku peļņu par tādu galveno mērķi, jo tāpēc, ka tas ir tā kā varbūt ir īslaicīgs, bet es domāju, tas ir tas kā veselības rādītājs, jo es uzskatu, ka uzņēmums ir profitabls, veiksmīgs, augošs, tas ir tikai rādītājs, kad viņš ir veselīgs, bet tas ir viss, jo tādēļ nebūtu vērts aizrauties ar šo lietu. Ja? Es domāju, ka ir svarīgi arī tas mērķis un svarīgi tas, kad izdarīt tā, lai tas vajadzīgs, lai cilvēkiem palīdz. Ja? Un, teiksim, mūsu gadījumā tas ir no paša sākuma, no pirmās dienas. Tā kā mēs daudziem bijām vienīgais kanāls, kur visi tiek iekšā. Nu, un līdz to arī tajā aģentūrā Ainavā mēs arī esam uzņēmumi, kuri nenosaka kaut kādu minimālo budžetu, ar kuru sākt strādāt. Bet mēs tieši esam pieraduši sadarboties ar pašiem mazākajiem uzņēmumiem no paša sākuma, no paša startup brīža. Un man tas aizrauja, kad mēs tik daudz, mums ir apmēram kopā 7000 klientu un partneru. Un ir ļoti interesanti. Nu, teiksim, strādāt ar viņiem kopā ar tik dažādiem no visām nozarēm, visām industrijām. Tas, man liekas, ļoti aizraujoši. Un saprast, ka tas vairāk izdodas, biežāk izdodas nekā neizdodas. Un, protams, jau gadījumās, ka neizdodas, mēs jau arī mums ir ko vēl mācīties. Ja? Un tas man patīk. Jā, tīpaši, man arī tas raisa silts sajūtas, ņemot vērā, ka ir mums arī kompānijas, kas dara ļoti daudz labas lietas priekš cilvēkiem. Un varbūt, ja mēs nepalīdzētu viņiem tajā sfērā, kurā mēs esam labi, varbūt viņi nemaz šodien vairs neeksistētu. Viņi nevarētu palīdzēt savai klientu grupai attiecībā uz to. Jā, un, protams, vēl ir otrs faktors, kad, ja mēs patīkam un darām kaut ko labu klientiem, tad ļoti svarīgi arī tā komanda, ar kur kopā strādā. Un man ir licies tā, ka nav nekāda jēga būt remdenam, viduvējam. Ļoti gribās būt labākajam, tāpat kā sportiskajā ziņā. Un ļoti patīk, ka cilvēks aug, kas attīstās, ja, kas meklē kā labāk, kā interesantāk. Un, tā ir iznācis, kad arī mūsu komanda pārsvarā cilvēki ir ar šādu attieksmi un interesi. Tas nav tā, ka tikai izdarīt, izpildīt. Un, tāpēc, ka ja tu esi kompānijā, tu arī domā gan par to rezultātu, gan arī, ka tu pats paliec visu laiku interesantāks, labāks. Ne jau nepiekrist. Tad varbūt mēs varam no bišķiņ citas perspektīvas paskatīties uz uzņēmējdarbību. Vēlreiz atkārtošu, ka tev tā pieredze ļoti liela uzņēmējdarbībā. Ja tev tagad būtu jāsāk no nulles, pieņemsim, tu esi ārā no durvīm, tu gribi uzsākt kaut ko jaunu, ko tu varbūt darīt citādāk? Jā, es teiktu, ka 90. gadus neatgriezīs, ja, paldies Dievam. Ja, Cita ekonomika. Tad bija vienalga, ko darīt, viss būs labi. Jā. Bet es domāju, ka šodien katrs skatās arī droši vien uz to, kas viņam vislabāk patīk un kas viņam vislabāk sanāk. Man ļoti patīk, teiksim, šī informācija tehnoloģijas, dati, analītika, mākslīgais intelekts, un tas ir vienkārši aizraujoši, tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti interesanti, ļoti attīst smadzenes, ļoti palīdz domāt. Un droši vien, ka man šajā jomā ļoti patīk darboties. Un kopā vēl saliekot to ar cilvēkiem, kam arī tas patīk un kas to dara un kas komunicē. Es droši vien teiktu, ka tas ir vienalga, kas tas būtu joma, bet ļoti interesanti ir tie, kam patīk šīs lietas mūsdienās. Tur galīgi nav problēma ar to, ko tu gribētu darīt, tu atradīsi vienmēr. Ja. Bet man liekas, ka tas ir ļoti kreatīvi, ņemot vērā, ka mūsdienās tās jaunās kompānijas, kas būvējas, viņas ir par optimizāciju, par procesu uzlabošanu. Mums ir mākslīgais intelekts, kas vēl to palīdz izdarīt, bet
Mēs pat paši vēl līdz galam nezinām, kādā līmenī tas mākslīgais intelekts to var izdarīt. Un, ja mēs vēl paši varam sēdēt, pētīt to un pēc tam vēl palīdzēt kādam uzņēmumam kaut ko optimizēt ar šo mākslīgā intelekta palīdzību, man liekas, tā ir ļoti interesanta sfēra, kurā tā kā ieiet. Un, man liekas, tā deksme būs vēl ļoti daudz gadus cilvēkiem. Jā, jo tas interesantākais ir tas, ka tā pati tehnoloģija ir tas viens, kurš jau šodien ir vairāk pat nekā var apgūt. Bet ļoti interesanti un, man liekas, neizsmeļams ir tas pielietojums. Ja? Teiksim, atrast veidu, kā kaut vai vienu lietu uzlabot un pielietot un redzēt, kā tas ikdienā strādā, tas ir diezgan aizraujoši. Zaigar, varbūt tas viens no svarīgākajiem jautājumiem, kā jau visi mums šīs dienas laikā, vai ne? Kādu padomu tu dotu uzņēmējiem, kuri ir varbūt iestagnējuši? Viņi varbūt jūtas iestagnējuši, viņi nezina, ko darīt, kā attīstīties tālāk, tā pieredze vēl nav bijusi tādā līmenī. Ko tu varbūt ieteikt kompānijai, kas varbūt stāv uz vietas kaut kādu periodu un nezina, ko darīt tālāk? Es domāju, ka tas universāli, man jau tāds sajūta, ka tas nekad nevar notikt, bet ja tā būtu, ja? Kad tu esi apstājies un pilnīgi nezini, ko darīt. Tad es teiktu, vai nu pastiprini krīzi, lai tu saprastu, cik daudz tev vēl sliktāk var būt, ja tu neko nedarīsi. Vai arī otrs vienkārši skrien un sāc darīt kaut ko citu, kas tev patīk. Tas ir tā ļoti vienkārši, jo tāpēc, ka citādāk ir grūti nonākt tādā situācijā. Kad tu esi nesaproti, ko darīt, neko negribās, neko nevajag, tad ir iemesls, vai nu tu vēl neesi pietiekami sapratis, dabūjis spiedienu no ārpuses, kas neļauj tev palikt uz vietas, ja? Vai met to visu pie malas un sāc darīt kaut ko citu. Ja? Tas būtu droši vien tas tāds godīgs ieteikums. Super, Aigar, paldies tev liels. Dzirdējāt, skatītāji. Jāsapurina, jāuztais savu mistiskā krīze, varbūt, ja jūs jūtaties iestrēguši, bet... Protams, vienmēr ir iespējas darīt kaut ko labāku, un, ja jums rodas kaut kādi jautājumi vai vēlme attīstīties, un jums ir tiešām liela deksme, bet jūs nezināt, kur sākt un ko darīt, atnāciet pie mums, parunāsimies, pastāstīsim savu pieredzi, varbūt ar citām kompānijām, un varbūt tas jums nesīs kaut kādu jaunu iedvesmu, izaugsmu. Paldies jums, par skatīšanos. Paldies, Aigar. Paldies.